Labdien, mani sauc Jānis Lēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs. Šodien gribu pastāstīt par netipisku muguras sāpju gadījumu, kāds mūsu praksē gadījās. Tātad sieviete vidējos gados ierodās pie manis uz konsultāciju ar visnotaļ tipiskām sūdzībām par sāpēm muguras lejas daļā, kuras mēdz izstarot arī uz kājām. Nekas tāds īpašs, saslimusi kādu laiku atpakaļ, kaut kādus vairākus mēnešus. Mēs nozīmējam magnētisko rezonanci, lai paskatītos, vai tur nav kaut kas nopietns. Atnāk magnētiskās rezonances bildes, rezultāti, kurus mēs apskatāmies. Visnotaļ normāla mugura, nekas tāds ārkārtīgi īpašs. Kā vienmēr mēs redzam iekaisumu starpskriemeļu locītavās, kas visbiežākais sāpju cēlonis. Mēs arī redzam tādu cistu, kas atrodas 5. jostas skriemeļa līmenī, bet cista kā cista. Tādas cistas bieži vien sauc par perineirālām cistām, jeb arahnoidālām cistām, kurām nav nekādas klīniskas nozīmes. Grūti iedomāties, ka šāda cista būtu pie kaut kā vainīga. Tad sākam šo pacientu ārstēt atbilstoši tam, kā ārstē muguras sāpes standarta, kas ietver gan ārstniecisku vingrošanu, kas ietver medikamentus, kas ietver ortozes nēsāšanu, kas ietver blokāžu izdarīšanu. Kādu laiku vēlāk šī paciente ierodās uz kontroles vizīti un ziņo, ka faktiski ārstēšana ir bijusi pilnībā neefektīva. Tad īsti palicis labāk nav, lai neteikt, ka ir palicis sliktāk, kas ir diezgan netipiski. Tad mēs atveram vēlreiz bildes un sākam skatīties, un iespējas ir apmēram tāds pats. Vienīgais, kas tur ir aizdomīgi, ka tur tā cista ir kaut kāda. Viņa liela, bet cista kā cista, nekas tāds īpašs. Cistas bieži mēs redzam, viņas nepie kā parasti nav vainīgas. Bet aizdomīgais šajā stāstā ir tas, ka pacientei nav palīdzējušas blokādes. Tātad blokāde ir injekcija, ko izdara rentgena kontrolē, kuras laikā ievada pretsāpu medikamenti tieši sāpīgajā vietā. Un pat cik visbiežāk sāp tieši starpskriemeļa locītavas, jeb fasašu locītavas, tad šai pacientei tika izdarīta fasašu locītavu blokāde, kas nepalīdzēja un kas padara to situāciju jau tādu aizdomīgu. Kas tad tātad kaut kas diezgan netipisks. Līdz ar to sāk parādīties kaut kādas nelielas aizdomas par to, ka varbūt, ka cista tomēr ir pie kaut kā vainīga, bet apskatot vēlreiz un vēlreiz, neko jau īpaši tajā cistā neredz. Labi, uztaisīsim magnēta rezonanci ar kontrastvielu, lai paskatītos, vai šī cista varbūt krāja kontrastvielu, varbūt tas ir kaut kas vairāk nekā mēs domājam. Pacientei tiek uztaisīta magnētiskā rezonance ar kontrastvielu un parādās rezultāts, ka šī cistas sieniņa nedaudz kontrastvielu krāja. Pavisam nedaudz, bet krāja. Kas arī nedod nekādu tādu lielu skaidrību par to, kas notiek. Vai tā joprojām ir parasta cista bez jebkādas nozīmes, vai arī tomēr tas ir kaut kas vairāk nekā mēs domājam. Šīs bildes tiek parādītas arī neiroradioloģijas speciālistiem, kuri arī nonāk pie secinājuma, ka tā ir vienkārši cista, nekas īpašs. Labi, domājam, ko mēs tālāk darīsim. Lai mēģinātu saprast, vai šis sāpju cēlonis nāk no nospiestiem nerviem vai no problēmas, kas ir mugurkaula kanālā, vai tomēr no fasašu locītavām, mēs nolemjam uztaisīt pacientei tā saucamo epidurālo blokādi tieši diagnostiskā nozīmē, ar diagnostisku mērķi, kas nozīmē, ja pacientei palīdz epidurāla blokāde, tas apstiprina, ka sāpju cēlonis ir mugurkaula kanālā iekšā, nevis ārpus mugurkaula kanāla, jo starpskriemeļa locītavas atrodas ārpus mugurkaula kanāla, un šādas blokādes pielietošana ļauj mums atšķirt, kur tad problēma atrodas, vai mugurkaula kanālā iekšā, vai ārpus. Tātad ar diagnostisku mērķi tiek izdarīta epidurāla blokāde, pacientei tiek ielaista zāles mugurkaula kanālā, kuras par lielu brīnumu patiešām izraisa to, ka pacientei paliek labāk. Tātad pacientei sāpes praktiski izzūd uz pāris nedēļām, kas apstiprina, ka problēma tomēr ir mugurkaula kanālā. Un pat cik mugurkaula kanālā mēs zinām ir tikai cista, tad mums vairs nav pārāk lielu iespēju, kā vainot tikai cistu šo sāpju izcelsmē. Lai arī tam sākotnēji bija grūti noticēt, bet vairs nav īsti varianti. Līdz ar to pārunājot ar pacientu visus plusus mīnus, visas par un pret, mēs nonākam pie kopīga lēmuma, ka mums ir
jātaisa operācija, lai ar to cistu tiktu galā, ja, lai ko tas arī nozīmētu. Ja. Vai nu tā ir parasta cista, tad mums viņa ir vienkārši jāpārdur, jāiztukšo, jāizgriež sieniņi, vai arī varbūt tas izrādīsies kaut kas vairāk, ko mēs vēl tajā brīdī nezinām. Tiek ieplānota operācija, un operācijas dienā mēs ar pacientu pirms operācijas vēlreiz pārunājam, ko mēs plānojam darīt. Tātad mēs plānojam piekļūt mugurkaula kanālam, atvērt cieto smadzeņu apvalku, un tad jau mēs ieraudzīsim, kas tur ir iekšā. Vai nu tā ir kaut kāda parasta cista, kuru mēs varbūt ātri varam dabūt ārā, varbūt tas izrādīsies kaut kas cits, kas prasīs diezgan ilgu laiku, lai mēs izņemtu ārā. Mēs to nezinām. Tad tiek izdarīta operācija, un operācijas laikā tiek konstatēts, ka tur ir audzējs, ko sauc par švanomu, jeb tātad audzējs, kas rodas no nervu apvalciņu šūnām. Ja, tātad audzējs, kas faktiski rodas uz nerva, no nerva apvalciņa šūnām, jeb no švana šūnām, tāpēc to sauc par švanomu. Kas bija patiesībā liels pārsteigums, jo jāsacina, ka nevienmēr radioloģiskā diagnoze spēja radīt labu un pareizu priekšstatu par to, ka tas bija audzējs. Atļaušos atgādināt, ka bildēs mēs visu laiku redzējām, runājām un domājām par cistu, bet finālā atverot, mēs ieraugam, ka tur ir īsts, nepārprotams audzējs, lai arī labdabīgs audzējs, kas aug no nerva apvalciņa. Un tad šis audzējs operācijas laikā tika likvidēts, jeb izņemts ārā pilnībā. Arī operācijas laikā tika konstatēts, ka viņš aug no tā saucamās S2 nervu saknītes kreisā pusē. Tātad operācijas laikā mēs konstatējām, uz kura nerva viņš iet, ir izaudzis, ja, un šis nervs tika daļēji saglabāts, daļēji nervu šķiedras tika kopā ar audzēju izņemtas, jo tehniski izņemot šo audzēju nevienmēr var saglabāt visas nervu šķiedras, un kā arī bija šajā situācijā. Pēc operācijas pacienti jūtas apmierinoši, visas kāju funkcijas un mazā ieguņu funkcijas viņai ir saglabātas. Pacientei tas, kas bija sagaidāms, bija attīstījusies notirpuma zona starpenē, ko mēs pilnībā sagaidījām. Ar šo video es gribēju ilustrēt to, ka dažkārt ceļš uz diagnozi ir diezgan garš un sarežģīts. Dažkārt mums ir jāizdara dažādi papildus soļi, lai nonāktu pie diagnozes un noskaidrot patiesību. Un gala rezultātā operēt kaut ko, ko mēs sākotnēji pat nebijām domājuši operēt, kas finālā izrādās nevis kaut kāda nevainīga cista, bet gan audzējs, kurš pilnībā bija atbildīgs par šīs pacientes simptomiem. Paldies par uzmanību! Spiediet laikus, parakstieties uz mūsu kanālu, komentējiet, uzdodiet jautājumus, atstājiet ierosinājumus par tēmām, par kurām jūs gribētu, lai mēs runājam, uzfilmējam video, un vēlreiz paldies uz redzēšanos!